Šodien raidījumā uroloģijas dienas vīriešu veselībai, medicīniskie pakalpojumi sievietēm Jura Vītola klinikā, kas ir energoefektivitāte. Jau tradicionāli septembris kļuvis par vīriešu veselības mēnesi, kad 13. datumā atzīmējam Tēva dienu. Šajā laikā jau vairākus gadus visā Eiropā notiek uroloģijas dienas, kad vīriešu veselības problēmas tiek aktualizētas īpaši. Viena no tām – prostatas saslimšanas, tai skaitā priekšdziedzera vēzis. Ja mēs paskatāmies epidemioloģiju, prostatas vēža epidemioloģiju, tad ik gadus pacientu skaits, kuriem tiek uzstādīta šī diagnoze, pieaug. Pie kam arī tendence rāda, ka pēdējos gados pieaug tieši gados jaunu pacientu skaits ar šo diagnozi. Radikāla prostatektomija ir pamatārstēšanas metode pacientiem ar lokalizētu priekšdziedzera audzēju. Operācijas pamatbūtība ir izņemt priekšdziedzeri kopā ar sēklas pūslīšiem. Pēc tam tiek veidota anastomoze starp urīna pūsli un urīna izvadu kanālu. Protams, kad operācijas rezultātā mainās apakšējā urīna ceļa anatomija. Līdz ar to organismam ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos šai situācijai. Lai urīna saturēšana pēcoperācijas periodā atjaunotos pilnībā, ir nepieciešama adekvāta ieguņu pamatnes muskultūras funkcija. Līdz ar to ir svarīgi veikt ieguņu pamatnes muskultūras nostiprinošos vingrojumus, lai pēcoperācijas periodā agrīnāk atjaunotos urīna saturēšana. Šie vingrojumu komplekss, kas faktiski ir jau zināms sen, saucās Kēgela vingrojumi, un viņus izmanto faktiski arī sievietēm pie slodes urīna nesaturēšanas. Biofeedback, jeb atgrieziskās saites metode, ir datorizēta vizuāla programma ar speciāliem sensoriem, kas ļauj pārliecināties par to, ka šie vingrojumi tiek veikti pareizi. Un tikai pareizi veicot šos vingrojumus, mēs varam iegūt maksimālu efektu. Nostiprinot ieguņu pamatnes muskultūru jau pirms operācijas, noteikti mēs varam cerēt uz ātrāku apakšējā urīna ceļa darbības normalizēšanos pēcoperācijas periodā. Rīgas Austrumu slimnīcā pacientus pieņem ne tikai ārsti urologi, bet arī fizioterapeiti, kas strādā ar pacientu rehabilitāciju pēcoperācijas periodā, kā arī ar atgriezeniskās saites metodi. Pacients atnāk uz biofeedback procedūru, šeit apsēžās, izvēlas sev patīkamāku pozīciju, kuru viņš vingros, vai sēdu stāvokli, vai arī guļus, varbūt arī grūtāk stāvus. Un mēs, tad, ja tā ir sieviete, tad vagināli ievietojam zondi, bet vīriešiem ir smalkāka zonda rektāli. Anālā atverē tiek ievietota. Šeit ir biofeedback aparāts, kas ir pieslēgts pie datorā. Un šeit pacients darbosies, mēģinās koordinēt savu starpnes muskultūru, un mēs redzēsim datorā kopā ar pacientu. Viņš arī objektīvi pats var izvērtēt, un ar fizioterapeitu komentāriem mēs varam analizēt starpnes muskultūru koordināciju. Procedūra varē pirmo reizi var ilgst pusstundu, bet apmēram pusstundu 45 minūtes. Mēs rekomendējam apmeklēt mūsu kabinetu 10 reizes, 1 reizi nedēļā. Tas ir atkarīgs no pacienta spējām. Mājās ir mājas darbiņš, kas ir jāpilda patstāvīgi katru dienu. Tas ir pamatīgs darbs ar starpnes muskultūru koordināciju un ar sevi. Jo atnākot tikai uz kabinetu un mājās neko nedarīt, tāda rezultāta nebūs. Un rezultāti ir jāgaida apmēram pēc 2-3 mēnešiem, bet novērtēt rezultātu var tikai pēc pusgada. Svarīgi uzsākt starpnes muskultūras koordinācijas treniņu jau pirms operācijas, lai turpinātu to pēcdarīt, lai cilvēks saprastu, kā to darīt mājās. Un pēc tam pie mums arī var droši nākt un mēģināt to koordinēt kopā ar fizioterapeitu. Tā ir ļoti efektīva metode pēc operāciju komplikāciju novēršanai un arī urīna nesaturēšana profilaksei.
Svarīgi, lai sievietes veselība, kas saistīta ar ginekoloģiju, tiktu uzraudzīta ļoti rūpīgi un profesionāli. Šādi speciālisti ar ilgu gadu pieredzi konsultē un ārstē dr. Jura Vītola vadītajā operatīvās ginekoloģijas un sieviešu slimību klīnikā. Jau vairāk kā 2 gadus klīnika darbojas kā privāta struktūra. Tas pavēris ceļu daudzām pozitīvām pārmaiņām ārstēšanas kvalitātes uzlabošanā. Labi iekārtotas telpas, iegādāti jauni visām mūsdienu prasībām atbilstoši jaudīgi ultrasonoskopi, precīzai diagnostikai, kā arī moderna tehnika endoskopiskās ginekoloģijas ķirurģijai. Mūsu pamat ievirzes, varētu tā teikt, ir dažādu formu neauglības ārstēšanas, sākot no diagnostikas, beidzot ar gatavojot grūtniecībai operāciju veikšanu, un laimīgā kārtā mēs sadarbojamies vienā stāvā ar reproduktīvās medicīnas klīniku Embryons. Tā kā mūsu pacients, kurām bija nepieciešama operācija, lai tiktu pie bērniņa, tālāk var tikt ārstēts šajā otrajā klīnikā. Klīnikā tiek domāts ne tikai par to, kā sievietēm tikt pie bērniņa, bet arī kā novērot grūtniecības gaitu. Tādēļ šeit pieņem arī certificēta vecmāte. Tad, kad dr. Vītols ir savu lielo darbiņu paveicis, tad jaunās topošās māmiņas tiek nodotas manās rokās. Un tālāk tad mēs turpinam to kopīgo ceļu līdz dzemdībām. Protams, ka tā sadarbība ar dakteru turpinās, viņš vienmēr ir šeit blakus. Ir arī, teiksim, sonogrāfijas speciālists, bet lielākais kontakts tomēr ir ar mani, ar vecmāti. Un, viņām tiek veltīta ļoti liela šeit uzmanība, jo es vienmēr saku, ka visas māmiņas man ir ļoti īpašas. Un mēs runājamies, tās konsultācijas ilgst apmēram kādu stundu, un citreiz pat arī ilgāk, ja tā problēma ir kāda samilzusi. Un par to, ka viņām šeit ļoti patīk, liecina arī tas, ka pēc kāda laiciņa mēs tiekamies atkal. Turpinām otru grūtniecību vai trešo grūtniecību, to sadarbību mēs turpinām kopā. Beidzām operatīvās ginekoloģijas iejaukšanās dažādu problēmu risināšanā, gan iedzimtu ginekoloģisko patoloģiju risināšanā, teiksim, pie maks neoplastikām, kā arī jau esošo orgānu plastiskas operācijas, tas ir maks sienu plastiku. Mēs operējam pacientus, kurām ir urīna neturēšanas problēmas un ar labiem panākumiem. Mēs operējām pacientus, kurām ir dzemdes un maks sienu izkrišanas. Mēs operējām dzemdes miomas, gan saglabājot dzemdi, gan arī, ja nepieciešams, arī veicot dzemdes izņemšanas operācijas. Pamatā, kas attiecās uz pieeju no vēdera domu puses, mēs pamatā izmantojam laparoskopisko operācijas metodi. Šajā ziņā mums ir, varētu teikt, varbūt pat unikāla pieredze mūsu valstī. Mēs operējam visas maksas operācijas, maksas pieejas operācijas. Mēs operējam dzemdes saslimšanas gadījumos, kur ir mezgli un kur dzemdi jāsaglabā vai dzemdi jāizņem. Mēs operējam ļoti daudz uz olnīcas saslimšanas gadījumos cistas dažāda veida, bet lielākā pieredze, ļoti liela pieredze mums tieši endometriomu ārstēšanas ziņā, kur ļoti rūpīgi un precīzi jāoperē, lai saglabātu olnīcas audas. Mēs operējam, kas attiecās tieši uz endometriozi, šobrīd praktiski vienīgie valstī mēs operējam, var teikt, multidisciplināras pieejas operācijas smagu dziļo endometriožu gadījumā, kad tiek pieaicināti gan urologs, gan arī kolorektālais ķirurgs un ginekologs kopā mēs veicam šīs operācijas. Un man bija prieks nonākt IEV klīnikā, kur mēs ar dr. Vītolu atradām kopsaucēju, un tā bija viena no sarežģītākām mazā ieguļņa slimību patoloģijām ir endometrioze. Un tas ir mūsu krustpunkts, kur mēs esam atraduši ideālu sadarbības starp divām konkurējošām specialitātēm ginekologu un ķirurgu. Un bieži vien šī patoloģija nav saistīta tikai ar ginekoloģiju, citreiz tā ir izplatīta un sarežģīta. Un tāpēc mums ir izdevies atrast ļoti labu sadarbības modeli, kur mēs risinām vienlaicīgi divas būtiskas lietas. Vien momentā mēs atrisinām gan ginekoloģiskās, gan arī ķirurģiskos sarežģījumus.
Tagad arī JV klīnikā ir iespējams pacientiem saņemt proktologu konsultāciju, un šeit mēs piedāvājam veikt jebkura veida proktoloģiskās operācijas. Lai jebkura operācija norisinātos veiksmīgi, ļoti būtisks ir perfekts anesteziologa darbs. Klīnikā rūpīgi tiek izvērtēts katrs gadījums. Arī operācijas zāli ir aprīkota ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām. Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā jaunākā tehnika mākslīgai elpināšanai, visa aparatūra, kas nodrošina monitoringu no sirds asinsvadu sistēmas puses operācijas laikā, un mūsu darbā ļoti svarīgi tieši ir šis komandas darbs, ko mēs veicam kopīgi ar operējošo ārstu ginekologu. Kas vēl ir būtiski, skaidrs, ka pacienti nāk ar saviem jautājumiem, bieži vien uztraukušies, internetā dažādu informāciju ieguvuši par nepieciešamo anestēziju, un mūsu pirmkārtām darbs ir viņus sagatavot šeit operācijai, arī emocionāli noskaņot un pārliecināt, ka viss kopējais darbs gan no operējošā ārsta ginekologa, gan anestezoloģiskā dienesta un operāciju māsu un arī nodaļas māsas puses tiks vērsts uz to, lai pacients šeit pilnībā justos apmierināts gan no operējošo ārstu puses, gan arī pārējā personāla. Klīnikā strādā 3 operējošie ginekologi – dr. Vītols, dr. Strejs un dr. Gasiņš. Bet pacientis vienmēr laipni sagaidīs, iedrošinās un aprūpēs jaukas, mīļas un prasmīgas medmāsiņas. Tagad, kad nākamgad Latvijā plānots atvērt brīvo elektroenerģijas tirgu un elektrības tarifiem nav vērojama tendences samazināties, būtu īstais laiks padomāt par elektroenerģijas taupīšanu, iegādājoties energoefektīvas spuldzes. Energoefektivitāte. Tad kas tas ir? Kad mēs runājam par apgaismojumu, energoefektivitāte ir principā kā mēs varam iegūt vairāk gaismas, patērējot mazāk elektroenerģijas. Energoefektīva spuldze ir pats gaismas avots, ir elektronika, kas ir spuldze iekšā, un apvalks. Un visiem šiem komponentiem jābūt energoefektīviem. Piemēram, luminescentai spuldzei Philips iesaka un piedāvā lietot elektroniskus balastus. Tie palīdz lampai spuldzei kalpot ilgāk un arī novērš mirgošanu un aizsargā lampu. LED gaismas avotiem, piemēram, Philips izmanto augstākas kvalitātes gaismas diodes, kas palielina gaismas daudzumu uz vienu patērētas jaudas vienību, tātad uz 1 vatu. Vēlos norādīt, ka patērējamā jauda izsaka tikai patērētas enerģijas daudzumu, bet nebūtu ne izstarotas gaismas daudzumu. To izsaka luminos uz vienu patērētu vatu jaudas, tātad lumeni uz vatu. Principā šis parametrs LED spuldzēm šobrīd ir 80–90 lumeni uz vata. Šobrīd tirgu ir pieejami 3 spuldžu veidi – halogēna spuldzes, luminiscences, jeb ekonomiskās un gaismas diožu LED spuldzes. Tirgus arī nedaudz sašaurinās, viņš mainās, viņš ir dinamisks. Halogēnās spuldzes, šis spuldzes jau neekonomē tik daudz, principā viņas tā kā gaismas avots ir visneefektīvākais gaismas avots no šiem 3 tipiem spuldžu. Luminescentās spuldzes drīz jau ir uz sliekšņa, kad sasniegs savu tehnisko robežu efektivitātes ziņā. LED spuldžu līmenis, ekonomijas līmenis ir līdzīgs un pat ir labāks nekā ekonomiskās spuldzes, proti LEDi parasti arī kalpo daudzreiz ilgāk nekā parastās luminescentās spuldzes. Gaismas diožu tehnoloģija, kas tiek izmantota LED spuldzēs, paver ļoti daudz iespēju spuldžu dažādībai, formu un tehnisko īpašību ziņā. Latvijā LED spuldžu tirgus attīstās un spuldžu klāsts arvien palielinās. Kopā ar visu LED spuldžu klāstu, kas šobrīd ir pieejams no Philips, mēs arī piedāvājam gaismekļus, kuriem gaismas diodes ir jau iebūvētas korpusā. Tātad patērētājiem nav jādomā, kāda spuldze, kad mainīt un ko darīt, kad spuldze izdegusi. Nopirkot gaismekli, tas tiek pieslēgts pie elektrības un darbojas. Izvēloties spuldzi no sākuma jāskatās uz vairākiem parametriem. Principā šie parametri ir norādīti uz iepakojuma. Un parasti izvēloties lampu no sākuma mēs skatāmies, tad, kāds ir cokola tips, kāds ir tiešām ir vajadzīgs.
Tad mēs skatāmies, kāda ir patērējama enerģija, kad ir patērējama jauda spuldzei, cik lumenus izdod spuldze, tad cik gaismas mēs dabūjam. Tad tas tiek mērīts lumenos, jāskatās uz tādu parametru, kurš angliski saucās lumen. Protams, jo vairāk lumenu pret patērēto jaudu mēs saņemam, jo tā spuldze būs efektīvāka un labāka un arī ekonomiskāka. Vēl ir tāds parametrs, kurš saucās angliski dimming, tas ir, vai spuldze ir dimējoša vai ne, tad viņu var dimēt vai ne, tad samazināt nedaudz to izējošo gaismas atdevi. Interesanti tas, ka atšķirībā no luminiscentajām spuldzēm, LED spuldzēm nav ieslēgšanas un izslēgšanas laika. Tās iedegās uzreiz ar pilnu gaismas atdevi. LED spuldzes ir vairāk izturīgas arī pret ieslēgšanas un izslēgšanas cikliem. Kad spuldzīte savu laiku ir nokāpojusi, tā ir pareizi jāutilizē. To nedrīkst izmest atkritumos. Ir vairāk nekā 300 luminescento spuldžu pieņemšanas vietu. Nedrīkst aizmirst, kad saplēst vai vienkārši izmest miskastē izdegušās spuldzes ir bīstami un ir pretlikumiski, jo tas satur kaitīgus dzīvsudraba tvaikus. Pārstrādei jānodod spuldzes, kurām uz iepakojuma ir šāda zīme – nostrīpots atkritumu konteiners. Saudzēsim dabu un savu veselību.